šodien mums ciemos ir alūksniete Irita. Pirmās ziņas par Iritu es atradu 2006. gadā un 2014. gadā kādā žurnālā par Iritu rakstam. Viņas talantu saraksts ir visai iespaidīgs. Apģērbu, cepuru, aksesuāru un interjera dizainere, šuvēja, tetovētāja, stiliste un zīmolvede. Turklāt Irita nodarbojas arī ar bērnu grāmatu ilustrēšanu, spēj pārsteigt ar radošiem kulinārajiem eksperimentiem un pat podiņā iebakstīts avokado kauliņš sazaļo un kļūst par krāšņu istaba sauli, pateicoties viņas gluži vai maģiskajiem īkšķīšiem. Es nezinu, tik apņēmīgu un enerģisku viešņu, man liekas, es mūsu sarunu ciklā vēl neesmu satikusi. Un tāpēc es domāju, ka Irita šai laikā ir ļoti daudz pagriezienu, līkumu piedzīvots, ja? Jā, un došu tev vārdu. Un visi jau visiem nāk no bērnības un no vecākiem. Un tā kā man tādam padomu laika bērnam mēs dzīvojam kā jau visi, bez nekā. Un viss nebija nekā ne smuka, ne interesanti. Un parasti, kad es mammai prasīju, es gribu to vai to, viņa man teica, uztaisi pati. Un patiesībā es tā arī, laikam, viss mans radošums tādā veidā arī sākās, jo pilnīgi visu, ko es gribēju taisīt pati. Es gribēju kaut kāds foršs kurpes, paņēmu neforšs kurpes, viņas aplīmē ar odumiem kaut ko un uztaisīju tā, kā man patīk. Kaut kāds apģērbs izvilkt no skapja, pārtaisīju tā, kā man patīk. Taisīju matu stīpiņas no vecstāvu tām lieliem sīķu burkām, te bunžām. Izgriezu, apliku ar paralonu, apšuvu ar audumu, pēc tam viņas vēl skolā tirgoju. Tā kā es visu taisīju pati, tā arī bija. Un, iespējams, tas arī bija, laikam, man tāds tā radošuma kultivēšana ar to, kad, iespējams, piespiedu kārtā, es nezinu, varbūt, ja viss būtu bijis, varbūt es nebūtu tāda izvēlējusi. Es nezinu, varbūt es tāpat tev būtu darījusi, bet dozrāt tādu radošo sākumu. Protams, bet pavisam tas mans radošā mākslinieckā izglītība sākās ar Alūksnes mākslas skolu, jo es līdz tam, protams, mēģināju visādas pulciņas, un man ļoti labi sanāca zīmēšanas, vienmēr piedalījos visādas zīmēšanas olimpiādēs, un vienmēr dabūju pirmās vietas, un tas bija tāds, es zināju, ka man sanāk tā zīmēšana, un tas man padodās viegli un forši, un tad atvērās Alūksnē mākslas skola, un es biju tik nenormāli priecīga, kad es gāju uz mākslas skolu katru dienu, 2 nodaļās, gan uz keramiku, gan arī uz tekstilu, jo man vienkārši tā likās, ka tā ir vide, kura man uzrunā, kur man ļoti patīk būt, kur ir bērni, kur man patīk, un kur es varu darīt to, kas man patīk. Un principā es mākslas skolu Alūksnē nogāju 5 gadus. Es nesen tieši biju pagājuši gadu mākslas skolē 30 gadu jubilē, man tā šķiet, vai ne? Un tur bija video no pirmās dienas, un tas bija tik nenormāli dīvaini. Es skatos to video, un es skatos, ko noteikti tur kādu no viņām esmu es, un bija tik ļoti grūti sevi atpazīt, jo es laikam pat sevi nebiju redzējis video tik maziņu, man liekas, ka 12 gadu bija, kas laikam. Un beidzot Alūksnes mākslas skolu, jau pēc 9. klases, es aizbraucu uz Rīgu un mācījos par apģērbu dizaineru. Arī 5 gadus. Un, protams, arī man visi ļoti, ļoti patika, un es sapratu, ka tas ceļš, ko esmu izvēlējusies, jau ļoti agri, jo patiesībā pirmā profesija, ko es izdomāju, kas es gribu būt apģērbu dizaineru, tas bija tiešām nezinu, gados 13. Es, par tādu biju kļuvu, ļoti mērķiecīgi, bet viegli. Un principā, jā, tad arī beidzot skolu, es turpināju piedalīties dažādos konkursos, protams, arī ar visādām balvām un visādām foršām iespējām. Un tajā laikā bija daudz, kas Latvijā sākās, un tie bija, protams, arī vēl citi laiki, kad vēl nebija arī interneta, tāpēc ļoti daudz ziņu pat nav vairs internetā, jo tad vienkārši tā informācija netika, netika
ielikta tajā visā tajā Googlā un jā, un tad arī sākās man tā modes uzņēmēja darbība pirmā jau ļoti ātri. Gados 18 izveidoju savu pirmo apģērbu zīmolu un šūdu cilvēkiem drēbes. Vienkārši individuāliem klientiem veidoju ikgadējās kolekcijas priekš modes nedēļām, priekš mūziķiem, priekš tirzniecības, priekš visu kaut kā. To es diezgan ilgi darīju, tas bija 12 gadi. Es nodarbojos ar apģērbu dizainu. Un tad, tālāk manā kronoloģiskajā dzīves stāstījumā pienāca brīdis, kad es apprecējos. Tad es paliku stāvoklī un es nolēmu, ka šis ir tas brīdis, ka man ir jābeidz tas viss apģērbu dizaina periods, tas ir diezgan smags darbs, tas ir darbs ar klientiem un klientiem parasti ir daudz dažādas individuālas vēlmes, kuras nevienmēr ir viegli izpildīt un tas ir bieži vien diezgan nervus kutinoši. Un jā, es sapratu, ka es to tikai gribu izbeigt un es cepums skatīties televizoru, tāds bija mana vīzija. Tagad es tikai varēšu izgāzt vārdu, skatīties televizoru un neko nedarīt vairāk. Nu, bet nepagāja ilgs laiks, man piedzima bērniņš un tad es sapratu, ka laikam tomēr televizoru sēdēt nav tik interesanti. Un tad radās mans nākamais apģērba zīmols, Utha. Ļoti, kā bieži gada ar sievietēm, ka viņām pēc dekrēta atvaļinājumiem rodās pastiprināta vēlme kaut ko darīt un kaut ko atkal jaunu sasniegt, un rodās kaut kāds nenormāli interesants un aizraujošs idejas, un tieši tāpat man tikai ar mani. Pēkšņi pilnībā ne no kurienes man radās kaut kāds, tambura, kaut ko, man radās tāda kaut kāda vīzija par tādu galvas dekoru, cepuru, masku, kaut ko. Grūti viņu nosaukt īsti kaut kādā konkrētā nosaukumā, bet tas ir apģērbs ķermeņa augšdaļai, galvai, kurš domāts cilvēkiem, kuri ir viedokļu līderi, un es to salīdzināju ar šamaņiem, kad tas tad, ka mūsdienu šamaņu cepures, viņam tā iedvesma ir gūta no dažādu tautu etniskajiem motīviem, viņi salikti kopā tādā manā izpildījumā, miksētās tehnikas, tur viss kaut kas, apmēram var aprakstīt, kāds izskatās, ja man nav līdz fotogrāfijas. Bet tās ir cepures, kurām ir priekšā sejai bārsts, varbūt esat redzējuši, ka tā kā burjetīs šamaņam kaut kādos, ka viņam tāds bārsts sejai priekšā, tad šeit ir tā dekoratīva lenta, tad viņām te ir tāds daudz lentas krāsainas un spalvas krāsainas, kas tā lido pa gaisu, un viņām vēl ragi un zvaniņi, un kopā ir tā, kad viņš ir kustās, viņam ir skaņa, un viņa ir tāda ļoti tāda kinētiska un tāda dzīva un interesanta un ļoti koša. Un es sāku to cepuri ievietoju internetā, tajā laikā arī parādījās tāds interneta veikals Etsy, tas bija pirms 10 gadiem. Un es ieliku internetu veiklā to cepuri, un tad pēkšņi sākās pilnīgs kaut kāds trakums. Es biju kaut kā netīšām uztaisījis kaut ko tādu, kas vienkārši visas sajūcināja prātā. Tas vienkārši sākās tāds nenormāls vilnis, ko es galīgi nebiju gaidījusi, un bija milzīga uzmanība no rakstīja cilvēku vēstules, žurnāli rakstīja, visādi mūziķi filmēja, manas taisītās cepures filmēja visādos savos videoklipos no dažādām valstīm. Tur cilvēki pirka, lai iet pa sarkano paklāju kaut kādā Kannu festivālā, tad tur fotografēja žurnālos. Vienkārši notika kaut kas pilnīgi traks, tad man uzrakstīja pēkšņi no Latvijas, un tur, ak, Dievs, mēs domājam, kaut kas tik interesants, kaut kas pasaulē parādījies, un mēs tikai tagad sapratam, ka tas ir kāds no Latvijas, un tad tas viss vēl tajā Latvijā kaut kā viss sākās visādi raidījumu vadītāji, viņas vilka arī visādi tur festivāli, tur, žurnāla intervijas, protams, un viss kaut kas, un tas jau bija tajā laikā, tas viss nav tik ļoti strauji, un jau bija jau palīgi, un tas viss jau bija uzvelts par tādu kaut kādu uzņēmumu, kas taisa šīs jocīgās lietas.
Un, jā, un vienlaicīgi arī es piedalījos, man uzaicināja piedalīties Latvijas jauno ekspertspējīgo zīmolu tādā konkursā topā, kur uzaicinātie zīmoli nāk stāst par savu ideju, vairākās kārtās dažādiem biznesu un dažādiem žūrijiem stāst par savu projektu, kā viņi to ir izveidojuši, kādi ir nākotnes plāni un viss tas un tas. Un es pat ieguvu jauna uzlicošā eksporta zvaigznes titulu, kas man likās pilnīgi traki. Iespējams, tāpēc viņi iedara, tāpēc, ka tas ir traki, lai varbūt cilvēkus kaut kā iedvesmot un taisīt arī trakas lietas, nevienmēr tik ļoti racionāls, jo mums tas ļoti pievērš ļoti lielu uzmanību, jo parasti lietas jau taisa ļoti daudz, bet kaut ko tādu ļoti traku un savādāku netaisa tik daudz, un tas, protams, arī pievērš uzmanību pašai mūsu valstī un mūsu uzņēmēju darbībai. Jā, tad viens arī man tāds tajā visā trakumā man bija tāds, sazinājums ar mani ir tāda franču televīzija Arte TV, kas tieši filmē rāda raidījums par dažādām mākslas un kultūras nozarēm. Un kad viņi grib filmēt par mani filmu, kā es dzīvoju, bet tam visam bija tāds tā kā apakškonteksts to, ka kā tā filma bija ar tādu domu, kā cilvēki postsoviettajā vidē, kā viņi sevi radoši izpauž. Tas bija drusciņ no tāda rakursa, un es biju tas varonis, tā trakā mākslinieca, kas tur taisās jocīgās cepures, un par manu ikdienu, kā nāk pie manis draugi, un tad viņi man staigā ar kameru līdzi vai nedēļu, kā es strādāju, kā es braucu trolejbusā, un patiesībā es ar trolejbusu nekad nebraucu uz darbu. Un tad es viņus vedu uz Mākslas akadēmijas karnevālu, kur viņi bija pilnībā pārsteigt, cik viss kaut kas mums ir interesants un cik Rīga ir īstenībā krāsaina un forša. Jā, tad bija tāda filma, kas man arī rakstīja cilvēki no Francijas, un cik interesanti, un ļoti patika skatīties. Es īstenībā nezinu, man bija toreiz pašai, man parasti ir tā, ka tās visas lietas kaut kā notiek, un es tajā brīdī drusciņ tā kā varbūt samulstu no tā visa, un tad man tā kā gribās tā kā neskatīties, un es tā kā beigi mēģinu neskatīties. Man, protams, pašai, kā jau lielākā daļa cilvēku nepatīk skatīties uz sevi, kad es runāju, vai kā es izskatos, vai nepatīk sava balss, vai kaut kāda mīmika, vai žestikulācija, un es parasti tā kā mēģinu neskatīties, man vajag ļoti saņemties, lai es neskatītos. Un es to kaut kā nepiefiksēju, un man it kā man noteikti kaut kur jābūt, bet parasti ir tie visi tie, es pēc tam esmu meklējis, un man likās būtu tik interesanti to, ka kaut kur tagad izvilkt ārā un apskatīties, jo tur bērns vēl maziņš, un cik 3-gadīgs, 2-gadīgs, un tā pašai būtu interesanti, bet, un es arī viņiem pašiem rakstīju, tiem filmētām viņiem arī nav tāda arhīva, ka viņi nesaglabā tik ilgi, jo tas ir diezgan jau sen atpakaļ. Bet, jā, un tajā visā apžilbinošajā un man absolūti negaidītajā un panākumu un uzmanības virpulī, protams, notika tas, kas notiek ar visiem cilvēkiem, kas pēkšņi ļoti strauji sāk nogurt no uzmanības un spriedzi, kas to raisa, tad visu laiku ir jābūt tādam savāktam, un tu nevar tad kaut ko. Un tad man jau bija tāds sens sapnis, jo kādu laiku vēl pirms tam mēs ar vīru, mums bija tāds papildus ienākumu avots, mēs braucām uz Itāliju iepirkt zīmola drēbes, ļoti sen, ļoti sen, zīmola drēbes un pārdot Latvijā, un tad kaut kā mēs to Itālijā bijām braukāši, man es vienmēr tā kā zināju to, kas noteikti es turien gribu braukt, man jau bija sen tāds plāns, kad es uz turien braukšu un tur dzīvošu, un es pat labi atceros, kad man mamma vēl bija dzīva, ka viņa vairāk nav dzīva, un es viņai vēl kādos pēdējā gada laikās, viņa teica, ka es braukšu, es dzīvošu Toskānā, man tur būs skats, tur pāri, tur visam, tur būs liels baseins, un tā, teica, ko nu beidz, ko tu tur runā kaut ko tur tādu.
Un tieši tā arī notika. Mēs, vīrs man teica, jā, beidzot, mēs daram to, braucam. Tas bija ļoti traks un spontāns brauciens, par to es arī esmu ļoti daudz visādos intervijās, un es kaut ko rakstījusi, jo tas bija priekš tā laika diezgan traki, ja tā laikā tā cilvēki īsti nedarīja. Un mēs bijām tie trakie, kas ir kaut ko vispār runā, tur es kaut kādu braukšu, tur kaut kur dzīvošu, bet, principā tajā laikā tikai varbūt īriju brauc, tad es varbūt arī nebrauc tajā laikā, es nezinu. Tas bija pirms 10 gadiem? Nē, kaut kā 10 gadu atpakaļ. Un, mēs visas mantas, mēs nodevām apakšu īrē savu dzīvokli, kurā mēs dzīvojam, visas mantas izvācām no visiem darbnīcām, visur savadām uz Alūksni, visu aizvedām. Noīrējām Romā dzīvokli uz 2 nedēļām. Par apmaiņu pret tetavēm mēs dabūju tādu milzīgu lielu tādu bagāžnieku pa visu jumtu. Mēs salikām visu ko mēs varējām tur salikt. Un aizbraucām uz Itāliju, uz Romu, ar domu, tā kā manam ir likās, ka mums jādzīvo Romā, jo tur lielāks darba iespējas un vieglāk būs to darbu atrast un tā. Bet mēs aizbraucām uz Romu un mums galīgi neveicās ar tām ne dzīvokļu atrašanu un neko, jo mēs sapratām to, ka pirmkārt tur neviens nerunā angļu valodā, mēs nerunājam itāļu valodā, nevienu vārdu vispār. 1, 2, 3, 4 varbūt, nezinu, 10 vārdus. Un dzīvokli nemaz tā nevar atrast internetā, jo tādiem svešiniekiem, kuriem nav ne darba, nekā, tu nemaz tā nevar dabūt. Tev ir jāpierāda, ka tu vispār tur vari uzturēties, ka tev ir darbs, ka tu varēsi samaksāt tādiem kaut kādiem, tur tādiem nezinu kurienes, tad tas nav iespējams. Un mēs tikai pagarinām tās divas nedēļas, un vēl 2 nedēļas, vēl 2 nedēļas, un sākās jau tāds drēgnas rudens, un mēs palikām un dzīvojam pie jūras, un nenormālākais mitrums, un tā paliek tā kā neomalīgi, un mēs nevaram neko atrast, un tad likās, ka tiešām mums būs jāprauc atpakaļ, ka mēs būsim izgāzušies, un tad kaut kā mums pēkšņi, tad mēs izdomājam to, ka labi pietiek, Roma mūs negrib, mums laika ir kaut kāds ģibels, tur gadījās kaut kas ar mašīnu, kaut kas, un tā kā, un Ziemassvētki tuvojās un paliek bēdīgi, gribās mums maziņš bērniņš, tomēr 3-gadīgs līdzi, un mēs tad vienā istabiņā gribās tos Ziemassvētkus un to eglīti un kaut kādu māju sajūt, neviens tik uz paunām kaut kādiem tur kastēm un kaut kādā svešā vietā, un tad kaut kā laikam bija pienācis laiks kaut kam atrisināties, un mēs nolēmām, ka mēs paplašinām to savu meklējumu rādījus, nevis meklējam tur tikai to Romu, bet tad vienalga, kur Itālijā, kaut vai Sicīlijā, vai vienalga Sardinijā, vienalga Neapolē, vienalga kur Milānā, jebkurā vietā. Un mums bija tas budžets, ko mēs bijām nolēmuši, ko mēs varam maksāt mēnesī par īri. Un patiesībā, kāpēc to mēs visi varējām atļauties, tāpēc, ka mans vīrs strādāja tajā laikā attālināt. Tas tajā laikā nebija īsti, tas bija pat pa kluso, jo tajā laikā nebija pieņemts, ka cilvēki neiet uz darbu un to dara mājās, bet tā kā viņam tas bija iespējams, un tad viņš strādāja attālināt, un viņš principā darīt to no turienes, un tad mums arī bija tie ienākumi kaut kādi, kad gluži nebija tā, ka mēs, kad bija ko ēst, viss kārtībā, bet lūk, un tad mēs paplašinām to savu meklēšanas rādījus. Un tad skatījos, un tad es atradu vietu, kas patiesībā ir tieši tur, kur mēs vienmēr esam braukuši, un tā ir tā Toskāna, kur gribēju. Un tur pilnībā viss atbilst, gan cēna, gan viss tas, ko es savās fantāzijās iztēlosies, tur viss ir. Īstenībā to, ka tur nav interneta. Bet kā tas internets svarīgs, lai mums būtu ģimnē kaut kāda ienākuma. Bet jebkurā gadījumā mēs devāmies uz skatīties dzīvokli, apmēram kaut kāds 500 kilometrus jābrauc, lai apskatīt tos dzīvokli, kur pēc tam vakarā jābrauc atpakaļ. Tas nav tagad aizbraukšu, nezinu, tur uz Aprusielu apskatīšu tos dzīvokli, pēc tam atbrauc, tev jābrauc dzīvokli, jāskatās, tā kā visu dienu līdz tai vietai. Lūk, mēs aizbraucām apskatīties to dzīvokli, un mēs sapratam to, ka tur viss ir.
to, ko mēs esam iztēlojušies, jo vispār jau mēs esam diezgan izlepuši Latvijā. Mums ir, mums visiem šeit ir, kur mašīna nolikt, visur ir internets, visur ir kaut kādas komunikācijas, tur īsti tā vēl projām nav. Itālijā mazos ciematos tajā laikā vēl pat īsti nebija interneta. Stāvvietas, kā viņi jau tur dzīvo, tā galvenā viens otram galā, tur nav arī stāvvietas, kas, ja mēs bijām ar latviešu mašīnu, protams, mēs jau nevaram tur atstāt viņu kaut kur, tur nezinu kur. Tā kā mums bija tā stāvvieta arī būtiska un ko nebija viegli atrast. Un, nu, lūk, tur bija stāvvieta, bet tur nebija interneta, un tad mēs, tika pasūtīti lai būtu internets, lai mans vīrs var turpināt strādāt, tika pasūtīti no Anglijas satelīta antena, kur uzstāda uz jumta, un viņi to satelītu no kosmosa kaut kā tur ņem. Es nezinu, kaut kāds pilnīgs trakums, un tam visam bija jānotiek ļoti ātri, jo jau nevar darbā pateikt, rītdien nestrādāšu. Tas viss notika vienkārši tādā miča mača un kaut kādā trakumā. Mēs no tās Romas ar tām visām mantām un ar to satelītu antenu milzīgo iekšā mašīnā šitā bērnam pāri galvai braucam uz to Romu pa vidi kaut kāda nenormālākā krusa, vienkārši tur tā kā Latvijā šogad bija. Tāda un gāža lietas un viss, un vienkārši mēs kaut kā uz to Toskānu un ātri to antenu stutē augšā, lai var tur rītdien atkal turpināt strādāt, un vienkārši viss ir pilnīgi traki. Bet tad pa visu pilsētu nebija... Jā, viņam nav tāda, viņam ir tā kā telefonos, tā kā tāds mobilais internets, kuru mēs arī īsti, tā kā, kurš tā kā nedara priekš darba, viņš ir pa vāju. Nu tāds viņam nav tā kā mums, viņam tā kā pie mums būtu kādam. Es tā kā senos laikos biju, tagad jau sen tā vairs nav visiem ir tāda interneta. Un tad tajā laikā, tā kā mēs jau arī bijām pieredzi, jo Latvijā jau tajā laikā viss tā ir Latvijā ir ātrākais internets, kur tur Itālija, viņa pēdējā vietā vispār viņam tur. Tur viens pabaļāja pa logu, otrs atbild no otra loga, tur ar striķi kaut ko nolaiž, tur jau viss ir tā. Tā kā, un pat pilsētās, tā kā, un viss, vienkārši, es nezinu, viss, kas notika, kad tik nenormāli dramatiski un traki, bet tajā pašā laikā pašā, protams, ka viss tās sajūtas un emocijas esat kaut kādā citā valstī un satraukums par to, ka ir kaut kāds jaunas dzīves sākums un kā nu būs un kā nebūs. Un mēs ievācāmies 200 gadus vecā, 400 vecā fermas ēkā, kur bija pārtaisīta par dzīvokļu ēku. Bet viņa ir tiešām super veca, tāda tā kā veca ferma, bet tāda smuka tā kā no tām romantiskajām filmām par Itāliju, ka rāda tāda zeltana, tur cipreses, lavanda, viss tā kā kārtīgi. Jā, dzīvoklis arī skaists, liels, milzīgs pa logu ārā, vienkārši 60 km tālu no visas kalni, tur lejas, tur ceļi, tur sena tā, mēs bijām, tā mūsu tā ēka, kurā mēs dzīvojām, tā bija ferma vecai villai, kurā dzīvē kaut kāda, tad droši vien tā aristokrāta savās brīvdienās, un tā vila ir tā kā pretīms tāda paugura, tāda samlaicīga, Villa Mirabelle, tāda samlaicīga, tāds skaists, tāds cipras, tāds kalniņš, vīnogulāji, tur vec, nenoskaisti. Un mēs tajā fermā, kur dzīvoja viņa tā kā kalpi, vai kas viņam taisītu ēdienu audzēja, un tur, tā kā tajā fermā tagad tā māja. Un, protams, milzīgs baseins un viss vienkārši tā kā fantāzijā bija ierakstīts, tieši tā arī tā kā bija dots. Lūk, un parasti ar tādām vecām ēkām ir tā, ka viņām nemaz tā nepatīk, kad nāk kaut kādi jauni cilvēki. Mums diezgan ilgi pārbaudīja uz izturību. Un jau pirmajā vakarā tur bija tāds durvis, kad viņas kaut kā tiek aizstājas, tad no ārpus kaut kā, tās viss tās sarežģītās, ka tur no ārpus nevar pēc tam ieiet vai kaut kā tā. Un bija jau tāds, bija ziema, jā, pirms Ziemassvētkiem. Bet, protams, tur jau tāds silts, džemperos, viss forši, un mums kā bērni saguras, mēs savā noliekam savā tajā istabā, kur mums tā viņas istaba uztaisīt, un pat uztaisīt, kur ieplānot, un viņi ir guļi, un sildītājs, jo, protams, tur nav apkura nekur, kas ir ļoti šausmīgi.
nav apkura un sildītājs ieslēgts un bērniņš tur guļ, un mēs arī tādu priecīgi, mums bija no Latvijas līdz vēl melnais balzāmiņš, un tad mēs tagad domājam, mēs tagad nosvinēsim pirmās tās mājas, un mēs tagad izējām ārā uz tās savas tās terasītes, un tur ielaižu to glāzīti ar balzāmiņu, un atstājam tā kā šķirbiņu tā drusciņu vaļā durvīm, nu tā, lai neaizcērtos, mēs tā nostājam, mēs vienkārši tā durvis tā aiztaisās. Un mēs saprotam, ka mēs esam palikuši ārā naktī. Mūsu bērns iekšā sildītāji guļ. Mums nav ne telefona, mēs nemākam runāt itāļu valodā, mēs vispār pat nezinām, kur mēs atrodamies kaut kādā ciemā, kur mēs tagad dzīvosim. Un viņi saka, diezgan tāda interesanta sajūta. Un ir nakts kaut kādi 12 vai 1, un mēs tā kā sapratam apējām apkārt māju, protams, tur neviena nav tā privāta teritorija, labi, tas ciems, kurā mēs kā dzīvojam. Tad, kā mēs jau nepazīstam neko, tur arī nav neviena cilvēka, mēs īsti nevienam neko nevaram paprasīt. Kaut ko mēs tur bļaustam. Un tad pēkšņi tā kā no pa logu mūsu mājām, kas arī ir brīnums, jo par mūsu mājām pašā dzīvām mēs vien paši izlēm tā kā vīrietis kaut ko, un mēs jau tur kaut ko tur, tur help, kaut ko, tur jūtā, kaut kādu vārdus, ko mēs tur zinām, kaut ko sakam, viņš ir atnāk pie mums, un mēs mēģinām izstāstīt to, ka durvis ir ciet, tur bērns iekšā, tur mēs nevaram attaisīt durvis, un tagad, ko nu darīt tagad? Un viņš mums tikai saka, vigili di foco, un mēs tādu, vispār neko nesapratam, kas tas tāds ir, viņš vienkārši tāds, kā es nesapratu, vigili di foco, un mēs tādu, tā kā vienkārši, mēs neko nesaprotam, vienkārši, drausmīga situācija, un, jā, un tad viņš piezvanīja, tiem vigili di foco, tas ir ugunsdzēsēji. Un otra ciema, jo, protams, tur ugunsdzēsēji nav katrā ciemā. Tas ciems, kurā mēs dzīvojam, ļoti interesants fakts, viņš sauc Gabro. Viņš ir Toskānā, viņš ir 10 km no jūras, un viņš ir identiski augstumā kā Alūksne. 300 metri virs jūras līmeņa, pareizi? Ir Alūksne 300 metri? 200. Un es tieši skatījos Googlā, un man likās tik interesanti, kā tas tā var būt. Nu, kad identiski augstumā tā kā Alūksne, varbūt tāpēc man ļoti bija tā sajūta, kad ir tikai mājās. Nu, lūk, un tā, kad tur ugunsdzēsēji, protams, tur šiem tuvāk ir, nezinu, 30 km attālumā, viņa tajā naktī, tam bākugunīm, 2 mašīnas brauc uz to mūsu ciemu, mēs tikai redzam, kā tālumā, brauc, viņi atbrauc, viņi iebrauc mūsu tajā teritoriju, kā tomēr tā kā privāta teritorija, tur, ko viss tas ciems skatās kaut kādi ārzemnieki, vai kas tur vispār notiek, kaut kādi 7 vīrieši izlec kostīmos ārā, mēs tur tādi, tā kā vispār, tā kā kas notiek, ko darīt, kaut ko iet pie tām durvīm, mēs tikai lūdzu nesitiet tur to stiklu, mēģinām kaut kā viņam komunicēt, un tad viņi kaut ko pēkšņi, tur kaut ko, viņi paņem, es nezinu, tāds triks. Viņiem ir tāds rengena papīrs, tāds tā kā rengena, kur taisa tāds. Un viņi ar to papīru tā durviem malu, un tad un durvis attaisās vaļā. Ārpēc, un mēs bijām tik priecīgi, un vienkārši likās, kā tas viss vispār notika, un protams, ir nakts uz rītu jau vieta, un mēs esam beigās tikuši iekšā, protams, tas sildītājs tur to bērnu istabu piesildījis jau līdz, nezinu, 30 grādiem. Vienam cikot, tā bija mūsu pirmā nakts, un tādas visādi piedzīvumus vēl tur bija ļoti daudz. Bet, nu jā, un tad mēs sākām to savu jauno dzīvi šajā superīgajā ciematā, kur ļoti ātri mēs sapratām to, kad, nu, pirmkārt, mēs nezinām to itāļu valodu, mēs mēģinām mācīties lapiņām, visur izlīmēt uz priekšmetiem, kā kuru sauc, un kaut kā mēģināt uzsver. Un, es beiglu arī īsti neko nepaprasīt, neko, nu, tā kā īsti bez tās valodas, tur, nu, tas nav vispār iespējami, nu, vispār nav iespējami. Bet, nu, kaut kā, lēnāk garā, kaut kā mēs tur sākam kaut ko tā kā iemācīties, bet mēs sapratām to, ka, nu, vispār mūsu tā kā pirmais itāļu valodas tā kā skolotājs vai draugs, cilvēks, kurš mūs pirmais pieņem tajā ciematā, jo tas tur nenotiek tik vienkārši, un patiesībā tāpat arī ir jebkurā mazpilsētā vai ciematā, jebkurā pasaules valstī ir Alūksne. Kad tur vajag ļoti ilgu laiku, lai sevi pierādītu, lai tevi vispār akceptē un pieņem.
Un pirmais mūsu draugs un arī itāļu valodas skolotājs bija restorāna īpašnieks, tāds Sergio, tur bija tāds ļoti romantisks restorāniņš, kur strādā šis superīgais pavārs, no kura man ir ļoti daudz recepts arī, kuras tās kafejnīcā. Un tad viņš bija tas, kurš tā kā, nu, kaut kā mums tā kā vairāk runāja un nebija tik tāds noslēgts kā pārējā, un tad mēs kaut kā tādā veidā arī drusciņ to valodu vairāk iemācījāmies. Un tad ļoti ātri mēs nolēmām to, kad pēc kaut kādu pusgadu mēs sapņojam to, kad mums bērnam arī īsti pagalmā nav tādu bērnu, ar ko spēlēties. Un mēs sapņojam to, kad mums ir jāved bērns uz bērnu dārzu. Un tad mums bērni sāk iet bērnu dārzā, protams, pēc, kā jau bērniem, pēc apmēram jau nedēļas viņa runāja perfektā itāļu valodā, viņa bija mūsu tulks, jo pieaugušiem tik ātri tām valodām neiet kā bērniem. Bet interesants fakts, ka pieaugušiem iet lēnāk, bet viņi arī lēnāk aizmirst, bet bērni ļoti ātri iemācās, viņi ļoti ātri aizmirst, jo, kad mēs atgriezāmies atpakaļ Latvijā, tad principā viņi itāļu valodu aizmirst jau pēc pusgada, un šobrīd viņai var paprasīt pat vienkāršu vārdu, nezinu, kaķis ir skaists, viņi nevarēs pateikt. Nu, tā kā viņi ir pilnībā aizmirstās. Vienkārši izslēdzās, tas vēlas izslēdzās vai aizslēdzās, kaut kur noliekās mapītā, varbūt kādreiz varēs izvilkt, viņi absolūti aizmirst to valodu. Nu, lūk, viņi gāja tajā itāļu bērndārzā, un tur viņi arī samācījās itāļu valodu, un tad caur to bērndārzu arī mēs iepazināmies, kā parasti notiek ar vecākiem, kad viņi iepazīstās ar citiem vecākiem caur bērndārziem un skolām. Un tad tur ļoti ātri mūs noķēra mūsu pirmie draugi Itālijā, kuri arī bija mākslinieki. Un viņi tik uzreiz nolasīja, kā par tādās šaurās vietās, kur dzīvo maz cilvēku. Cilvēkiem patīk tomēr dalīties tur. Cilvēki, kuriem patīk futbols, viņi redz, kuram patīk futbols. Viņš uzreiz ar viņu sāk draudzēties. Tad tur cilvēki, kuriem patīk kaut kādas radošas lietas, viņi skatās, šitie tāda arī kaut kādi interesanti, tur tāda radošā. Tur uzreiz pie mums tā kā pienāca un uzaicināja mūsu ciemos. Un principā caur viņiem mēs ļoti principā ļoti daudz cilvēkiem iepazināmies visas apkārtējā, nezinu, tur pilsētās un teritorijās un tādiem radošiem. Jā, tā kā te bija mūsu pirmie draugi, pēc tam otrie draugi bija caur jau klases biedreni, tā arī, kas arī mākslinieki. Tā kā beigās mums bija ļoti daudz superīgi draugi, vēl projām mums raksta un gaida mūsu ciemos. Un viņi vienmēr arī saprata, kad es runāju tā, kā es runāju, jo tieši Itālijā es atbrīvojos no valodas konflikts, kas mums ļoti daudziem latviešiem ir, kad bail runāt kaut kā nepareizi, jo liekas, kad kāds nesapratīs vai smiesies. Tā kā es tur atbrīvojos no tā valodas kompleksa, un tad es tur runāju kā sanāk. Un tad es sapratu, ka vislabāk mani saprot cilvēki, kuriem ir mazi bērni, jo viņi pieraduši, ka bērni runā pusvārdiem un nepareizos laikos. Un tad viss tā arī tā forši saslēdzās. Un tad es Itālijā sāku mācīties, sapratu, ka man kaut ko arī vairāk vajag darīt. Bez tā, ko mēs darījām, mēs uztaisījām arī tāds tā kā Airbnb dzīvoklīši savā mājā. Pierunājām īpašniekus, lai viņi nodod mums savus īpašumus mūsu rīcībā, tad es viņus smuki sataisīju, tā kā Eiropietis no ziemeļiem gribētu redzēt, ko viņš redz filmās un ko viņš gribētu redzēt to vidi. Jo mēs to redzam visu savādāk ar kaut kādām vācu filmām, iespējams pilčerītas romāniem, un mums ir cita drusciņa vīzija. Viņam ir pilnīgi cita vīzija. Tā kā, lai tie cilvēki, kas brauc no citurienes, lai viņi saņemtu to, ko viņi ir sagaidījuši, tad es sataisīju tā, lai tur ir viss tā itāļu omītes, tad ir viens dzīvoklis, tad otrs ir tā kā pie itāļu ompulīša, tur tādas visās tur stāstīgs. Tā kā mums bija tas, ko mēs sākām darīt, un tad es sāku mācīties keramiku, un tas bija arī super forši un super romantiski, un jābrauc serpentīniem lejā no kalna, un ar tādu kliņšu jūras malu, uz tādu skolu, kur ir tādā vecā pilī ar palmām, un nenormāli skaists un nenormāli forši, un tad es sapratu to, ka keramika ir tā lieta, kas man patiesībā aizrauga visvairāk, un es jau patiesībā mācījos mākslu arī pašā sākumā.
Tā kā man likās, kad es to gribu darīt vēl vairāk un vairāk. Un tad pienāca laiks, pirms 3 gadus mācījām, viņa arī skolā gāja 1. 2. klasē. Un mēs jau tā kā ļoti labi iedzīvojušies, patiesībā es tur jūtos jau tā kā mājās, mums bija daudz, nebija vairs čers, ne valoda, pilnīgi nekas, ne serpentīni, ne laiks, ne laika apstākļi, kas arī tādi. Tā kā es pie visu jau biju pieradis un patiesībā biju gatava tur palikt uz visu mūžu, bet tad man vīrs teica, ka tomēr viņam ir tas ziemeļnieku gēns, viņš nav tāds dienvidnieks kā es. Viņš nevar izturēt ne tos 32 grādus vasarā, viņam ir grūti, ne arī ziemā, kad nav apkura, kas arī nav viegli, tā ir laika cīņa par izdzīvošanu un siltumu. Un kad viņam pietrūkst gada laiku un māju, un kad sajūt, kad tad mums ir jābrauc mājās. Tad tā kā viņš bija spēris man pretīm to soli un piepildījis manu fantāziju, ka mēs, un teica, ka jā, mēs braucam uz to Itāliju, tad mēs arī piepildīju viņa vēlu un mēs atgriezāmies atpakaļ uz Latviju. Un tad tālāk mans ceļš gāja uz to, kad jau Itālijā es biju uz vienu mākslas kulinārijas pasākumu, kuras bija tik uzaicināti kā mākslinieci. Un tur bija no Latvijas šefpavāri uzaicināti šefpavāri, un tur bija Mārtiņš Sirmais nebija, bet tur bija Eriks Drēbans, Juris Dukaiskis, Māris Jansons, Signe Mērāne, un tā kā tie, kas pārstāv kaut kādu to kulinārijas un restorānu sfēru. Un tad mani uzrunāja piedalīties viņu tajā jaunajā restorānu projektā, kas viņiem ir Latvijā, un kaut kā es atbraucu uz Latviju, principā uzreiz jau tā kā iegāju tajā restorānu sfērā, bet arī caur to savu mākslu un tādām radošām lietām. Un tad ar laiku es, protams, sapratu to, kad man vienmēr ļoti patika ēst gatavot, un jo tas man liekas ļoti radošs process. Un ne tikai ēst gatavot, man patīk iekārtot vidi, man patīk uzņemt ciemiņus, man patīk daudz runāt. Un tad mēs bijām Alūksnē, un mēs sapratām to, kad mums atbrauc draugi, mums īsti nav neviena vieta, kur mums liktos, ka mums tā baigi gribētu aizvest. Un tad mums likās, tad mēs arī varam uzstāstīt tādu pašu vietu. Un tas notika ļoti ātri, un mēs vienkārši izlēmām vasaras vidū, nākamā vasaras sākumā jau tikai mēs atvērāmies. Un tā tapa kafejnīca, Tveigas Olgās, cerams, klāsts mums ir bijis. Daļa ir. Kur arī caur ko es varu izpaust dažādas savas radošās talantus. Gan pasākumu organizēšanā, gan ēst gatavošanā un visā. Lūk, bet kā jau parasti, man nekam nav gana, jo man ir diezgan slikta tā mēra sajūta, man patīk darīt visu daudz, un es vienmēr gribās kaut ko jaunu, un esmu tāds tā kā projekta cilvēks, kuram ļoti patīk kaut ko, man ir vienmēr tā, man tas ir tā kā labākais, kas var dzīvē būt kaut ko jaunu uzsākt. Tā kā tas jau viss iet kaut kādā ritmā, un es sapratu, ka viss jau aiziet tādā savā plūsmā, man pazūd jau vairs tās, man jau gribās iet kaut ko tālāk un darīt atkal no jauna. Un tad esmu, protams, izlaižot vēl visu kaut ko pa vidu, bet esmu nonākusi atkal līdz kārtējam Alūksnes pagriezienam, kurš ir mans tas sapnis, ko es jau biju ieplānojis, tad, ka man jau bija tas cepura zīmols, jo tajā laikā, kad es piedalījos tajā konkursā, es teicu, ka man būs tā kā, ka šim zīmolam būs arī tā kā tieši tā kā uz interjeru kaut kādiem priekšmetiem atsevišķi, tā kā, ka tas paplašināšos. Un to es jau ikā biju ieplānojis, un kaut kā viss tas tā ķēdīt, kā jau dzīvē notiek katrā stūrītī kaut ko groziņā ieliec, kaut kādu pieredzi, kaut kādu ideju, un tā, ejot tālāk, kad groziņš ir pilns, tad arī notiek tas, kas notika,
esmu tagad uzsākusi jaunu uzņēmēju darbību un esmu pašā ceļa sākumā, lai taisītu dizaina flīzes. Bet kāpēc flīzes? Tas ir ļoti interesants stāsts. Kādu dienu, kā jau viss noteikti kaut kur tajā Palūksnes ezera, staigājāmies ar vīru un es viņam saku, tik paši cilvēkiem, es vienmēr domāju, ka tas uzvārds tikai nesaprot Tīlene. Kas tas īsti, ko tas nozīmē, no kurienes tas nāk, kas tas ir, un paši cilvēkiem, ka viņi zina, no kurienes viņa uzvārds, vismaz no kaut kāds valsts, valodas, vai vismaz ko tas nozīmē, bet es nekad, laikam, tajā nebija iedzinājusies, bet vienmēr tikai domājis par to, ka es nesapratu, kas tas tāds ir. Un man nekad nebija ienākas prātā šī ģeniālā doma ierakstīt Google Translate, kur ienāca manam vīram, un tā kā man ir kaut kāda radu daļa, kas ir nākus no Igaunijas, tad viņš ierakstīja Google Translate, iztulkoja Tīleni no igauņu valodas uz latviešu valodu, un viņam izkrita flīza. Un tad man likās, kā? Bet arī angļoda ir tailes, un arī tas tā internacionāli tas vārds ir, un tad es sapratu, kāpēc, kad es biju to izlēmusi taisīt, un man ir tā sajūta, ka es to daru, ka tas ir kaut kas tāds mans, un man patīk tas mēls, man patīk viss tas ar rokām, un tas ir vienkārši manas senču gari mani sauc atpakaļ pie pirmsākumiem, es gluži nogāju tādu kā apli, un atnākus atpakaļ pie kaut kā tādu, ko noteikti darīja pirms tiem 200 gadiem, kad dalīja tos uzvārds, iespējams, darīja mani senči, viņi droši vien taisīja no māla flīzes. Un, cik mans brālis arī strādā viņš ir jau diezgan daudz gadus arī tieši nodarbojas ar flīzēšanu, viņam tas arī ļoti labi sanāk. Un, viņš ir Vācijā, un esam vienojušies, ka viņš brauks mājās, jo viņam arī tur viegli neiet svešā zemē, un viņš brauks mājās, viņš man palīdzēs. Un tad mēs nodarbosimies ar savu senču arodu. Kaut kā interesanti viss ir sanācis, bet jā, un tas viss ir tepat Alūksnē, un tas viss ir bijis kaut kāds ceļš, kas ir noiets līdz šim, tur vienā vietā mācīties to, tur mācīties iedvesmu tur, uzzināt, kā darīt to tur, tā bagāža ir uzkrāta, un es ļoti ceru, ka man sanāks, un pat neceru, esmu pārliecināta, ka man sanāks. Tā, es ceru, ka pēc, es zinu, ka tā būs. Tas izklausās tā, ka es neesmu pārliecināta. Es esmu ļoti pārliecināta, un kad pēc, tagad tas, kas man ir, tā ir vairāk tāds sākums, kur es varu pati darboties un izstrādāt to ceļu, saprast, kā es ko daru, un kad es to sapratīšu un būšu sapratis, kā to dabūt ārā uz pasauli, tad es varēšu tad es varēšu Alūksnē uztaisīt tādu ražotni, kurā nodarbināt daudz cilvēkus, un tas ir ļoti forši, kad flīzes var taisīt cilvēki bez jebkādas pieredzes, un ar jebkādu profesiju un jebkādā vecumā, un jo tas ir tīri ļoti patīkams roku darbs, un es varēšu šeit nodarbināt cilvēkus. Un sūtīts visu pasauli. Kaut kā tā, pa vidu, protams, esmu vēl izlietas daudz visādas posmus. Sakritību vēl. Tagad ļoti daudz flīžu nāk no Itālijas. Jā, bet es jau tur arī, man arī tā bija tā sajūta, un tie, no kuriem es iedvesmojos, kuriem man patīk, kā viņi to dara, tie, vispār jau Itālija ir tāda flīža tā māja, un, protams, visas dienvidu valstis. Bet, jā, es varēšu sūtīt viņam. Varēšu sūtīt uz Itāliju, un tieši tāpēc arī es to nosaukumu izvēlējos Botera, lai tas arī man pašai asociējās ar Itāliju, jo tur es nolēmu, kad es to darīšu, kas atbraukšu uz Latviju, bet, protams, kafejnīcas kaut kā sanāca ātrāk pirms tās flīžu lietas. Un, jā, bet viss kaut kā noteikti tā, kā tam jānotiek, jo, ja nebūtu kafejnīcas, nebūtu vispār tik foršas telpas, man nebūtu tagad kāds man tur idiots, jo viss arī ir bijis ceļš līdz tam, lai es tur nokļūtu. Un, jā, un par tām grāmatiņām, jā, tās grāmatiņas es zīmēju tajā brīdī, kad es ēdu tos cepumus un skatījos televizoru.
Bet tas viņa zīmēja Alūksnē, un to pēc tam tās grāmatiņas zīmēja Itālijā. Bet, un tur ļoti interesants tāds fakts. Man ļoti bieži dzīvē noteikti tā, ka es redzu, ka un sajūtu to, ka viss, kas dzīvē noteikti, tas nenotiek vienkārši tāpat, un ir bieži tik patīkami to ieraudzīt, ka tas ir materializēts, un liekas, bāc, nu jā, nu tieši, nu redz, kā viss tas notiek. Nu tā kā ir, liekas, kā es jau zināju, ka tā notiks, vai tas jau bija liecība, ka tā notiks. Un ļoti interesants arī par tām grāmatiņām, tā grāmatiņa, ko es zīmēju, tur izliku koridoriem man darbiņu no bērnu ilustrācijām, un es zīmēju grāmatiņu, un tur bija stāsts par, kā zīmēju savai mētē, kur man bija vēderā tajā brīdī, ka viņai tur kaut kāda sapņa ceļo, un kā viņa tajā sapnīšos tur ceļo, un tajā sapnī bija viens interesants viņai piedzīvojums, kur viņa nokļūst pie gliemežiem, kuri taisa cepures, un tad tās cepures, ar kurņu kurjeru pastu, sūta uz Dienvidāfriku, un tur viss tur tālāk kādai notikumi notiek. Bet reāli pēc tas tāds, kādas tur bija izfantazējis, un uzrakstījis, tieši tā arī notika, jo pēc gadiem 2 gadiem, pusotra gada pēc tā, ka es to biju uzzīmējis, tas reāli notika ar mani. Tā kā es to biju pat jau uzrakstījis un uzzīmējis, un tas tāds arī interesants stāsts. Un tāda atgadījuma man ļoti bieži, un tad liekas tā, cik tā pasaule īstenībā ir interesanta un forša. Un ka viņām vajag saskatīt ļoti daudz tās pozitīvās lietas un nevajag koncentrēties uz tām negācijām. Nu, kaut kā tā. Un jautājums, vai tu glezno arī vēl vai nē? Jā, es gleznoju pa ziemu. Ko? Es pa ziemu gleznoju. Jā. Un patiesībā es ļoti ilgi arī Alūksnē katru rudeni man tā šķiet, vai ne? Taisa kultūras centrs, nevis muzejs, taisa jaunā Alūksnes mākslinieku izstādi. Un es katru reizi nē. Un tad es tur arī viņam viena ekspozīcija iekārtoju, un tad viņi teica, varbūt es gribu būt tā kā kurators tā izstādē, un tur izdomāju, ko tas darbs izkārtot, un ko tur darīt. Es tā nē, tāpat ir visādi vēl citi apakšprojekti, ko es nodarbojos paralēli. Un es tā nē, un tas bija labi. Un tā kā es esmu atvedusi 5 ļoti skaistas glāzes, kuras ir tapuši pēdējo 2 gadu laikā, un viena ir no 2008. Gada. Bet, principā, viss tas tā kā viss vienā laikā taisīts, un man ir kaut kāds savs stiliņš, kā es taisu, un man pēc tie darbi ir ļoti krāsaini. Viņos visos dominē viena tā pati krāsa, sarkans un gaišs zils, jo tas ir mans mīļākās krāsas. Un viņa ļoti sievišķīgi, krāsaina un forša. Un viņi būs izstādīti šī gada Alūksnes mākslinieku izstādē. Nu jā, un tad tā kā es tam beidzot būšu izdarījusi. Bet tagad es izstāstīšu, tāpēc, ka zinu, ka tas notiks. Vai es arī zinat, man ļoti kāpēc es visu laiku negribēju kaut kā līdzdarboties tajā mākslinieku izstādē. Man pašai ļoti patīk laikmatīgā māksla, man patīk kaut kādas lietas, kas ir kaut kāds tā kā savādākas un jocīgākas, jo man vienmēr patīk ar kaut ko pārsteigt un kaut kā visu kaut kā tur sagriezt otrādā. Šķībi greizi lietas ir kaut kā savādāk un izkāpt no kaut kādiem rāmjiem. Un es laiku teicu tā, ka nē, bet tagad es esmu izvirzījusi iniciatīvu un uzsākusi jau sarunas, un es taisīšu. Es, protams, neviena pati, es mēģināšu savākt domu biedru grupu, jo tādi entuziasti ir daudz Alūksnē. Būs Alūksnes mākslas bienāle, kas būs reiz 2 gados laikmatīgās mākslas pasākums, tās ir izstādes, koncerti un kāds performances, kas ir kaut kas savādāks no visa pierastā un kaut kas visam savādāks. Un tas notiks tādās interesantās, neparastās vietās, neparastās ēkās, tas nebūs šeit, tas nebūs kultūras namā, tas nebūs pilī, tas nebūs muzejā, tas būs pilnīgi kaut kādās neparastās vietās un kaut kas jocīgs, šķīts, grais un nepareizs. Tā kā, jo tas ir vēl kaut kas tāds, kā vēl projām šeit nav, un tas ir gan Cēsīs, gan Kuldīgā, un Liepājā, un tad man tā šķiet, ka tas ir tas, kas Alūksnē vēl piedalās.
tāda ir mana institīvas un sākas sarunas ar visiem apkārt. Un tas noteikti notiks nākamā vasara. Nē, tas notiks no augusta vidus līdz no septembra, no jūlija vidus līdz augusta vidum. Dienu mēnesi, un tad tās ir pēc vairākas izstādes un kaut kas interesants savādāks. Tev radās ideja tāds pat piedalies starptautiskā performances mākslas festivālā? Jā, es atbraucot no Itālijas, tad man likās, ka man pirms vajag kaut kāda iedvesma, kaut ko jaunu. Un es tik esmu diezgan izgājis cauri jau dažādām mākslas tehnikām un mākslas veidiem. Un man ir tā ekstravertā puse, bet patiesībā diezgan, man viņa nebija tik ļoti attīstīta, jo es arī tad, kad man bija viss tā zīmola prezentācijas un viss tas ar tām cepurēm, ka man bija jārunā, man bija vienmēr diezgan liels stress. Un es sapratu, ka man tas tā ir kaut kāda mana šķautne, ko es neesmu sevi attīstījusi, un man tas īstenībā drusciņi tā kā sagādā grūtības, un es iestājos Latvijas performances skolā un beidzu izgāju to kursu, tas ir 1 gada kurs, tāds intensīvs, un kur kļūst par performances mākslinieku, un performance tā ir tāda vissuperīgākā mākslas veids, kuram vispār nav nekāda robeža. Tu vari tur darīt pilnīgi jebko, kaut tā vienkārši stāvēt. Tas ir kaut kas tāds, kam nav nekāda noteikuma un nekādu kaut kas tik brīvs un tik neierobežots, ka tajā var izpausties kā tu vien vēlēs, tev ir jābūt tikai pamatojumam, kāpēc tu to dari. Bet tas var būt jebkas. Un tur ļoti var atbrīvoties no visādiem, protams, vislabākais, ka to dari publiski un vēl to dokumentē, un tādā veidā var atbrīvoties no kaut kādiem no bailēm un uztraukumu, no publikas reakcijas, jo patiesībā tev ar laiku pie tā pierod un saprot, ka patiesībā vienalga. Tā kā, jā, es daļai tu biju jau sevi atbrīvojis Itālijā dzīvojot, bet arī tā performance skola man to tā palīdzēja līdz galam novest, un es piedalos gan performance festivāla organizēšanā katru gadu. Pagājuši gadu šajā tieši laikā mēs bijām uz Ņujorku, kur es biju uzaicināta uzstāties vienā performance galerijā ar savu performanci. Tas arī bija superīgi, es nekad nebiju bijusi Amerikā, un arī par tiem visiem tiem dzīves stāstiem. Bet jums noteikti, jums ir bijusi garāk dzīve 2 reizes par mani iespējams, un jums noteikti dzīvē ir daudz bijuši tādi gadījumi. Bet bija tieši tā, ka par to Ameriku es skatījos dokumentālo filmu par kaut ko, un es tieši nedomāju, es tā gribētu, es liekas, ka negribētu tā Ameriku, bet nē, es ritīgi gribētu aizbraukt uz Ņujorku. Un principā pēc nedēļas man uzraksta un saka tā, sveiki, Irita, jums ir jābrauc uz Ņujorku. Es tad domāju, nē, labais, ne? Tā kā atliek kaut ko, tā kā iedomāties, un tas viss notiek, un tas ir... Forši, bet arī bīstami. Tāpēc vajag tikai kaut ko forši iedomāties. Nedrīkst neko sliktu, jo tas viss notiek. Vienkārši agri vai vēl tas notiek, un... Jā, un tāda brīža ir daudz, un... Tev skaidri jāzina, ko jā. gribēt. Ziniet, skaidri, tas ir... Es varu ļoti daudz pļāpēt stāstīt. Bet pirmā mana grāmata, ko es izlasīju savā dzīvē, tas ir tieši izklausās dīvaini, viņa sauc Pašhipnoze un suģestīva. Mums nav tāda grāmatas, viņa nevar vairs mājās atrast. Tā ir padomu laika grāmatiņa, tādā plāna diezgan. Es viņu nevaru atrast, es gribēju iedot savai meitai, jo tā bija ļoti laba man tāda kā literatūra, kas iespējams man to domāšanu ievirzīja kaut kādā tādā sliedē, kad ļoti tā viņa tik īsi, es nezinu, man viņa tā kā bērnams, es cik gados viņa izlasīju. Es nezinu, kad sāku lasīt grāmatu, tā bija pirmā mana grāmata. Un tur bija ļoti labi aprakstīts, noteikti tulkojums no krievu valodas, ticamāk, jo viņam patīk viss šīs tēmas. Tur bija aprakstīts par to, kā vajag ievēlēties vēlēšanas, lai viņas piepildās. Un, laikam, iespējams, tajā vecumā agrējā, kad es to izlasīju, man tas, laikam, tā aizķer, ka es kaut kā tā kā, laikam, tāpēc man tik labi sanāk to tās vēlēšanās piepildīt. Es
nezinu. Bet jā, tā ir mana pirmā grāmata, kas lasīju. Jā, es viņu ļoti gribētu atrast. Par maniem radurakstiem noteikti daudziem interesē. Mans vectēvs strādāja Alūksnes luterāņu baznīcā. Jānis Tīlāns. Mana bērnība Jānis Tīlāns. Es ļoti daudz laika pavadīju Alūksnes baznīcā. Nopietni. Es gāju svētdienas skolā, es dziedāju baznīcas korī. Pa dienu mums ļāva skrēdīt pa baznīcu. Es biju uz tajā mazajās istabiņās. Un bērniņos, kur bija sakaltuši baloži. Un vienu reizi man atļāvā pazvanīt zvanu. Un ar brāli un māsu mums vienreiz atļāva spēlēt uz ēteru. Tā kā man ar baznīcu ir tāds ļoti siltas jūtas, un es pavisam nesen biju arī aizgājusi svētdienā, un ļoti patīk palūksnīt baznīcu, un nesnāk beigum bieži aiziet, bet vispār forši. Un jā, Ilāns, tad un tētis un mamma nav vairs 13 gadus, 12, 13, ja, katrs sanāk. Jā, man mamma bija skolotājs, man bērndārza audzinātāja, pienanītē, un pēc tam skolotāja mazajām klasītēm, dziedāja, dejoja. Viņa nostrādāja vidusskolā 10 gadi, pirmsskolā 20 gadi, 30 gadi kopā viņa kā pedagogs. Mana pirmā darba vieta bija bērndārzā pienanīta par auklēt. Kaut kādas 12 gados, un tas bija ēles darbs. Es nesaprotu, kā cilvēku kaut ko tādu dara. Tajā laikā bija visi, es nezinu, man projām ir jādezinficē auklītēm, visi trauki, katru reizi pēc ēdināšanas jāliek spaiņos, un jādezinficē grīdas, un jāklāj bērniem gultas, un jāklāj galdu, un jāiet pēc ēdienu, pēc tam atkal visi trauki jāuzliek, jānomazgā, pēc tam atkal jādezinficē grīdas, podi. Es nezinu, tas ir kaut kāds ārprāts. Šausmīgs darbs. Jā. Un tētis man arī nav jau 12 gadus. Tā kā sanāca tā, kad es biju, patiesībā iespējams es paliku stāvoklī, tāpēc, kad mana mamma bija ļoti strādi palika slima. Tad uzzināju, ka viņa ir slima jau tādā diezgan pēdējā stadijā, un tad man likās, ka man vajag ātri dot viņai to mazbērnu, jo tā būs viņai motivācija. Man likās, ka kad es palikšu stāvoklī un es teikšu, māmu, tad tev būs mazbērniņš, tev jādzīvo. Bet tas, laikam, arī es nenostrādāju. Jo, iespējams, varbūt katrā ģimenē ir kaut kāds tur to dvēselīšu skaits, un viņas turpat tā kā apmainījās vietā. Tā kā viņas nesatikās viena ar otru. Bet ļoti interesanti, kad mana meita bija mazīmākās, viņa visu laiku kaut ko dara, tā kā mana māma, tad viņa kaut kāds tur klēķis uzvēl, kaut ko tur dejo. Man likās, ka viņai tiek gājieni, tā kā manai mammai. Man likās, ka nevar jau zināt, viņš neko nezinu, kur, kas, kā notiek tajā pasaulē. Varbūt viņa pat vien ir kaut kur. Nu tā. Nu varbūt kāds jautājums. Par visu laiku tāda skrejoša projekti, bet tā, miera oāzīte, kur ir tā. Nu, tagad man miera oāzīte ir tā mana studija, kur es aizēju, kur nav neviena, kur nenāk apmeklētāji, kas man ļoti patīk, man būs ar ciet, viss aizlīmēts. Tas ir mans tāds pilnīgā klusumā, tur augsti griezti, daudz gaismas, un tur es varu nodarboties ar savām lietām, kur man neviens netraucē. Un tā, iespējams, ir tāda miera oāze, bet vispār es enerģiju neņemu no miera. Es viņu ņemu no kaut kāda trakuma, man ir tieši kaut kā pretēji, man patīk trakas balītes un traki dejot līdz rītam, tas man tā kā dod enerģiju, jo vai nu man viņa rodās kaut kā pastiprināt ātri, un lai man nāktu kaut kāda jauna, man vajag viņu ātri atdot, un es kaut kā uz to ātru apmainu. Es strādāju, man kaut kāds tāds tas mehānisms iekšā ir. Tā kā īsti tāda mieru, es nezinu, ka man nav tādas sajūtas. Galīgi ne. Tā kā man, nezinu, varbūt man bail no tādas sajūtas, man liekas, ka es apstāšos, tad nebūs kaut kas labi, vai es nezinu, ka man paliks garlaicīgi.
Nē, es tā nevaru iztāstos. Bet man patīk sauļoties, gulēt saulē, man patīk. Es varu, vienīgais, kas var gulēt saulē. Un tādām mierīgām nodarbēm. Un kāds ir Alūksne Rīga? Nu, tagad man ir izdomāts mans grafiks jaunais. Tāds man nekad nav bijis. Kad es esmu nedēļu Rīgā, nedēļu Alūksnē. Un tad tagad ir tā kā vēl projām, šodien ir pēdējā kafejnīcas nedēļas uzdienas svētdiena, un tad kafejnīcas mums ir ciet. Ja tik jau šeit. Jā, bet cik kā, mēs šogad ļoti agri sākām sezonu jau lieldienās. Un es tad tiešām ielieku 100% no sevis. Es gatavoju, visu dienu runāju ar cilvēkiem, viņiem stāstu par Alūksni, viņus tur izklēdēju. Stāst par ēdieniem. Es tiešām ļoti daudz enerģijas tajā iztērēju. Un tad es sapratu, ka man nepietiek laika, lai es aizētu turpat pāri pļaviņai uz to savu jauno studiju. Vienkārši, jo es tā kā izlutinu savus darbiniekus un visu to kafejnīcu, jo tā kā viņi bez manis vairs tā kā nevar. Un tad man liekas, varbūt viņa var, bet vienkārši nevar pieņemt, ka viņa nevar. Man liekas, ka viss aizies šķērsā. Es nezinu, es kaut kā tā kā nevaru atlaist, esmu arī diezgan tāda perfekcionists, man patīk, ka viss ir tā, kā esmu izdomājusi, un viss ir pēc mana prāta, un viss ir tā, kā es gribu, un man liekas, es aizveršu, tad kaut kas nebūs, tā kā es nepatiks, tas labāk patīkās, tā kā, nu jā, tāpēc tā. Un arī Alūksnē tomēr pa maz to cilvēku, un arī, diemžēl, nu, kā es biju drusciņi iztauties to kaut kā savādāk, un man liekas, ka būs tāda, ka mums daudz tāda vecuma cilvēku, kur nāk vienkārši kaut tā tēju iedzert, un tur visi tur beig tur sēdēs tie vietā, tad tā nav. Mēs ļoti patiesībā mūsu galvenais klients ir turists, un turisti beidzās līdz 1. septembri, un sākās tad, kad beidzās skola, viņi ir ļoti, vienkārši tas ir kāda nāza, viss 28. augusts, tukšs, viss nebūs vairāk, nevienu. Bet kā ar meistarklasēm vai kaut kas Un tāds, jo ir iedzīvotāji arī ziemā. Jā, es šeit būšu pa ziemu. Bet man ir bijušā 2 meistarklases. Pagaidām ir tā, ka man nav vēl Facebooks, bet es biju ielikusi kafejnīcas Instagramā, Facebookā un laikam savējā, un man ir tikai Instagram konts. Tie, kas nav Instagramā, tad tie palaižas garām. Bet būs, ja? Jā, man ir jau 2 bijušas, viņas bija abas 2 ļoti superīgas. Bet viņas bija vasarā, vai ne? Pavisam nesen, pirms 2 nedēļām bija arī viena. Un ir tā, ka kaut kā rudens, nu, es nezinu, varbūt tas ir man, bet man, piemēram, rudens un tieši ziema vairāk gribās kaut kādas lietas. Vasara, man liekas, paiet ļoti ātri. Ir tik daudz ko darīt un tik daudz gribās pie dabas būt. Nu tā, un tad tā. Nu jā, arī. Un tad tieši tas oktobrs, novembris ir tas laiks, kurš ir tieši laiks kaut kādām tādām citām. Viss ideālākais veids, es sapratu, ir tā, kad es izsludināšu, es nezinu, kur man tas jāizsludina, Alūksnēšos vai kur. Bet, manuprāt, bija, nav slikta doma, man ir ļoti grūti savākt to grupu, man tā grupa... Man ir vēl dažas cilvēki. Jā, tā kā man likās, varbūt tā ir labāks variants, tad es varu pielāgoties, piemēram, kad paši savāc savu grupu, un tad arī īpaši, domāju, Ziemassvētkiem, kādiem uzņēmumiem, kaut kam tādam tas varētu būt arī aktuāli, savāc savu grupu, un tad es pielāgojos tam laikam, un tad tas notiek tad, kad vēlās, bet tas ir ļoti interesanti, tad, kad tās meistarklases, kad tas ir ļoti, ļoti ilgs process, līdz saņemt savus darbus, tāpēc, kad keramika ir tāda, kur vajag ļoti daudz laika, lai būtu tas gala rezultāts. Ja, piemēram, tā, ka metenes atnāk, viņas sataisa savu produktu, savu lietu, nezinu, bāzes vai neko no kura, tad pēc tam apmēram pusotru nedēļu es viņas tā kā katru dienu pieskatu. Tas ir tāds diezgan process, viņas nevar tā atstāt, viņas saplīs, visas saplēsas, viņi tur jāskatās, un viņš ir drusciņi pažūs, atkal tur jāliek maisas virsū, atkal jāapstājas, tagad šī tā, tad kaut kas tur. Tas ir tāds, tā kā es viņas pēc tam tā kā mazus bērnus patiesībā vēl kaut kādu pusotru nedēļu čubinu. Tad, kad viņi ir izčubināti, tad es viņas apdedzinu vienreiz. Nodedzinu krāsnī, tas ir 2 dienas viņa kurās tā krāsnes, lai viņi izcep. Tad tālāk ir nākamais process, ir viņu glazēšana, un atkal 2 dienas viņa cepās. Tas ir ļoti ilgi,
Un līdz tiem gataviem darbiem ir diezgan ilgi jāgaida. Bet vēl ir keramika, bet tas arī par kulināriju domā. Kulinārija tāda man ir bijis tikai Tāpēc man ir bērniem. bijis, man arī ir kaut kādi sapņi bijuši tādi, kad man ir pat bariņš, bet es parasti tikus līdz tam, kad ir atrast to cilvēku, jo parasti tas ir tā, ka nav augsne uz vietas, vai arī tad domā, es zinu Cēsis, es zinu Rīga, un tad uzreiz ir ceļš, tad uzreiz ir braukšana, un tad es arī pati, bet pati visu arī nevaru. Jā, kulinārija man ir bijusi patiesībā tikai viena reize pieredze, viņa arī bija diezgan forša, tas bija ar jauniešu centru, mēs taisījām burgerus. Nu jā, un tieši Ārā tas bija ārā galds, visiem visas sastāvēs, ārā tādas elektriskie grīliņi, un tad viņi tur cepa un lika, un tas viņam visādi vinkšanas sastāvēs, salikuši tur nūdeles, ko likt iekšā, tur burgeros, viņi tur visu kaut ko tur taisīja, katrs savu kaut kādu, bija diezgan forši pieaugušiem, un patiesībā nav nekas tāds bijis. Pirmiem klasēm varētu ierosināt, jo bērni grib no skolas iet. Nu, vienīgais jādomā tas finansiālā puse, bet... Jā. Nu jā, jo parasti ir, tāds paņem diezgan daudz laika un līdzīgs, un parasti viss tāds lietas nemaksā pārāk maz. Un tas arī pret to arī atdarās, to, ka tas tā kā, jauniešu centru toreiz tas bija projekts, ko viņi bija iepriekš jau uzrakstījuši, apstiprinājuši tos finansējumu, un tad tā kā viss bija tā, ok, jā, bet jāskatās, jā. Bet, jā. Bet visu laiku, ja mēs kaut ko mēģinām taisīt kaut kāds pasākums, kafejnīca, tagad mums bija gastronomiskās sestdienas, kuras taisīja katru nedēļu kādu citu ēdienu. Un šonadēļ ir pēdējā noslēdzošā sestdiena, kuras taisīšu uzkodas no visām pasaules garšām. Es uzkodas, es vadīšu bingo, kurus izvilku, kurš ir no manām kāzām stāv, kuru mēs neizmantojām, mēs tikai jāpārpas katru viņu izdara ar tām muciņām. Tās muciņas un kartiņas, un tad tur sauc, tās kartiņas sadrukātas daudz čupiņās, un tad laikam tā kā, kaut kā tā. Jā, tad būs bingo, austeres, un tāds visāds. Tā kā tā, jā, bet jā, tās keramikas meistarklās, tās, kas man tiešām ir. Jā, un tur tā vide ir ļoti forša, tur ir, es nezinu, tā ēka pat par sevi, un tur, es nezinu, tā vieta, tas pagrieziens, nezinu, tā man telpa par to saules novietojumu, tur ir tik nenormāli maģiski sajūta, tur ir vienkārši tā kā vispār nav šīs pasaules. Tur ir arī par visu, ka arī atnāk, arī tur kaut kā, es nezinu, tur ir vienkārši ļoti laba atmosfēra. Labi gaisma un saulriets, tur es nezinu, kāpēc, man liekas, ka cik tur pilsētā nav tāds saulriets, tikai bānišķi. Es nezinu, kāpēc, bet tur tiešām ir vienmēr ļoti skaisti. Un tad prieks tur būt un kaut ko darīt. Man ir vēl viens jautājums par tavu meitu, kur viņa mācās? Mana meita mācās franču licejā. Viņa nezina vispār franču valodu. Viņa mācās tagad 7. klasē, viņa pārgājis to jauno ēku, kas ir. Bet, jā, franču licē viņa mācās, bet viņa nezina franču valodu. Izklausās, ka franču licē vismaz franču valodu tik ļoti slikti mācās franču valodu, ka bērns 7. klasē nevar pateikt pilnīgi neko. Un tas nav tā, kad Itālijā aizbrauc pēc nedēļas, jo runā itāļu valodā. Viņam nedēļa ar 3 vai 4 franču valodas, viņi tāpat nezina. Viņi nezina, vienkārši nav tā motivācija, jo viņi nesaprot, kāpēc viņam ir jāmācās kaut kāda franču valoda. Priekš kam? Viņam nav tas tur viegli iemācīties to valodu tajā vidē, kur tu esi, jo tev viņam vajadzīgi, lai tu komunicētu ar citiem bērniem, lai tev būtu jautri, lai tev būtu draugi. Priekš viņi nesaprot, priekš kā viņam mācīties. Principā es domāju, ka jebkuru priekšmetu viņi nesaprot, kāpēc viņi ir jāmācās. Un tas vēl joprojām ir, arī man tās problēma bijis nesaprot, priekš kā man tas ir jāmācās. Kāpēc matemātikā vajag daļskaitlis, vai ne? Es zinu, matemātika nekad nav bijusi stiprā puse, un tieši tāpēc bija nenormāli laimīgi, kad Lietuvšķos nebija matemātika. Bija, bet tādā 3. klases līmenī, kad es man pilnīgi padarēju. Es kaut kā, es nezinu, bez tās matemātikas es esmu diezgan labi izdzīvojis, jo man ir vairāk izteikta vizuālā domāšana un loģiskā domāšana un telpiskā domāšana. Man ļoti labs padevās ģeometrija, bet matemātika man vispār nepadevās. Es vienkārši tā kā nesaprotu, es vienkārši nesaprotu nekādas sakarības ar tiem skaidriem. Es skatos tā kā uz tukšiem kādiem ķeburiem un vienkārši
Es vienkārši nesaprotu. Man joprojām tā ir, mana skaitļi ir vispār mans pilnīgs kaut kāds defekts. Es, ja pavisam godīgi savu personas kodu iemācījos tikai pirms kādiem 2 gadiem. Es vienkārši nevaru viņu atcerēties. Es vienkārši nevaru. Man vienkārši tā kā vienīgo telefonu numuru, ko zinu, tas manējais. Tā kā nav skaitams. Bet es noteikti ļoti labi atceros, kādā krāsā, kas ir, vai tur kaut kādā formā, vai kā tas smaržoja, vai garšoja, bet skaitļi pilnīgi nav. Man trūkst to detaļīgi laikam, lai es visu saprastu. Nu jā. Vai viss ir izcilāts? Es domāju, ka nē. Vēl es izlasīju. Burgeru kafejnīcas saimnieki Rīgā Krišjāņa Barona ielā jau pāris mēnešus saimnieko specializētā ātri pagatavojamo Āzijas nodeļu veikalā. Jā, man parasti rodās tādas dīvainas idejas, un šī ideja man radās ļoti dīvainā vietā. Rudenī sēņojot vienā mežā, galīgi tās sēnes tika nerādījās, un es domāju, pasēdējuši celmu. Un es tā apsmēju tā celmu sēdā, un vienkārši pēkšņi tāda kā vīzija, tāds veikaliņš, kurš tāds tā kā automāts, tāds, kurš tā kā pīkst, un tāds krāsains, un tā kā Āzijas tā kā kaut kāds automāts, pašapkalpošana, kaut kas tāds, un tur ir tās ātri pagatavojumās nodeles. Visāds viņam spīdīgi iepakojumi krāsiem, tādiem ķeburiem, kaut kādiem tur zīmēm viņam. Un man likās, pats tik laba ideja. Un es tā viņu iztēlojos, un es skrēju ārā no meža, un es ļauju savam vīram, Andra, es izdomāju, kas mums ir tagad jādara. Mums ir jātaisa tāds nodeļa, ātri pagatavojam nodeļu veikaliņš, tāds un šitāds, tur viss ir šitā un tā un tā. Es tāds, ok. Pēc 2 mēnešiem mēs bijām atvēruši to veikalu. Atradām visus piegādātājus, es pat visu, protams, uztaisu interjeru, visas zīmoli, tas man padodās visas tās vizuālās lietas. Visu sataisījuši, sakrāmējuši, visu izdomājuši sistēmu, dabūjuši darbiniekus un atvērām to veikalu, bet viss bija super forši, visiem bija ko brīnīt ar žurnāliem, ko fotografēt, rakstīt un cilvēkiem brīnīties, bet bija ļoti grūti. Mēs 2 gadus tikai mums ar internetu veikalu uztaisījām, mēs tikai 2 gadus īstā izturējām, jo kā ar visām jaunām lietām, un man vienmēr patīk tikai kaut kādas jaunas lietas, ar viņām ir ļoti grūti, jo tur vajag ļoti daudz darba ieguldīt, lai cilvēkiem par to stāstītu, lai viņam pie tā vajag pierast. Un tāda lieta, ka un pie tam ļoti interesanti, es pati vispār neēdu, nekad neesmu ēdus ne roltons, ne nūdeles. Vispār. Es pat studentu laikos neēdām roltons vispār. Tāda produkta kā tāds nebija lietojis, vienkārši man kaut kāds nezinu, kaut kā. Tas bija arī tas Covid laiks, un kaut kā laikam likās tā kā, kaut kā viss tas vienkārši likās loģiski, ka tas ātri pagatavojamies mazās cenas ēdiens, kurš ir interesants, kuram ir kaut kāds interesants garš, ka tas varētu būt tas kaut kas. Bet jā, mēs ļoti daudz enerģijas ieguldījām, un bieži vien bija sajūta to, ka tas veikals ir tikai tāds nodeļu muzejs, jo mums bija, es nezinu, 150 veidi dažādas ātri pagatavojumās nodeles. Es tagad zinu par viņām pilnīgi visu. Mums bija viņas no visām Āzijas valstīm, nezinu, tur Vietnam, Singapūra, Japāna, Taizeme, Taivāna, Ķīna, Koreja, vēl kaut kas iespējams, Filipīnas. Tik daudz veidi un tik interesanti, un es vispār sapratu, kas tas tāds ir. Un protams, man bija, es arī pati strādāju ļoti daudz tur, jo man patīk cilvēkam kaut ko slēgt stāstīt. Un jā, un tas bija interesanti. Jā, nāc cilvēks viņam stāstīja, kas tas tāds ir. Tad viņi, protams, visi prasīja, vai tas ir ļoti neveselīgi. Un tad, tā kā es pat arī tulkoju tos visus sastāvus un gatavoju tās lietas, es sapratu to, ka tas nemaz nav tik neveselīgi, jo tās lietas, kas tur ir, piemēram, kādos čipšos, viņas ir uz to paku tik daudz vairāk reiži, kad, principā tas tiem uz to 1 miligramu kaut kādu tur palmu eļu,
kas ir čipsos, iespējams, tur vēl, nezinu, vai tur da jebkur citur ir vēl 100 reizes vairāk, tā kā tas vispār nav neveselīgi neko, un patiesībā Āzijā cilvēki kā ikdienā mājās ar ģimenēm, viņi negatavo tur nemizo burkānus un neko tādu, viņi vienkārši nopērk tās nūdeles, daudz pakas, sagāž visu vienā katlā, savāra un visa ģimene ēd, viņi tā pārtiek katru dienu un visu dzīvi un veselu, un vispār tas pats, kurš izdomāja ātri pakatamās nūdeles, viņš nodzīvo līdz 99 gadiem, viņš ēda katru dienu nūdeles. Tā kā, jā, tāda bija pieredze, un tad mēs vienu brīdi sapratām, ka mums arī ļoti grūti bija tā, ka mēs paši vasarā esam Alūksnē, un tad kāds paliek Rīgā tajā veikalā, un tad visu laiku tās satraukums, un protams, pa vidu gadījos tad arī kuriozi, teiksim, darbinieks neaizslēdz veikalu, aiziet mājās. Mums tad bija kameras iekšā, tāds ļoti interesants stāsts. Kameras, kurām var gan redzēt, gan arī dzirdēt. Darbinieci, protams, aiziet mājās, durvis maļā, tas veikaliņš ir centrā. Tur ir tāds baronu kvartāls blakus, kur jaunieši bērni iet un tur visi ir garām trom, un ieiesim tur nūdeļu veikalā. Čočais viņas sauc. Tas ir krāsains, tieši tādiem jauniešiem. Arī mēs pēc gaismas atstājām iekšā, lai tā smukāk krāsaina. Durvis vaļā, bērni ienāk, puikas 4. Ienāk kaut ko tur, skatās. Tad viņi saprata, ka nav neviena pārdevēja. Tad viņi sāk runāt ar, labi, bet varbūt tas ir pašapkalpošanās veikals. Viņš tāds saka, nē, Dievs vai. Nē, man liekas, tas ir pašapkalpošanās. Tad labi, kaut ko tur paņem. Viņš saka, nē, neņemam kaut ko. Viens tur vecāks puika kaut ko mēģina, ņem kaut kādu enerģijas dzērienu, jo tos jau bērnam nepārmet. Ņem to, tad mazāks tur, nē, neņem, nedrīkst tur kaut ko. Pagā atstāsim naudu, kaut ko, neņem, ejam projām, aiziet projām. Pēc kaut kādas pusstundas tie vecākie puikas ar citiem vecākiem, tos sīkos, kas neļāva, atstāja kaut kur un ar paņemt citu bandu ar vecākiem, nāk atpakaļ un ar mugursomām. Vienkārši mēs skatāmies tās kamerās, kad mēs paši Alūksnē. Šitā ten krauja iekšā visu, atver kasi, paņem naudu, ieiet bērniem gadu kaut kādu 12, iet noliktavā vēl tur, ka tur nav kamera, tur kaut ko ar mugursomām, 4 džeki, 12 gadīgi. Visi sakrāja tās somas, kaut ko, nāk ārā, kaut ko tur kamerā paklinās, viņi domā, ka kaut kādiem tur Japāņiem vai ķīniešiem tas veikals, paklinās, aiziet projām. Pēc kaut kādu laiku atkal nāk atpakaļ. Tas viens atkal kaut ko paklinās, kaut ko, uzraksta zīmīti un ieliek naudu atpakaļ kasā. Tā kā naudu atgriez atpakaļ, sapratu, laikam tas jau ir pat raku, un uzrakstīja zīmi, angļu valodā uzrakstījis bija, piedodiet, mēs esam jauni un stulbi. Tādu, un aizgāja projām, un mēs vienkārši skatāmies, mēs esam Alūksnē, mēs saprotam, ka mēs jau neko nevaram darīt. Vienkārši skatāmies, kas tur notiek. Var izsaukt Viņi jau bija jau projām, mēs jau pēc tam tikai kaut kādā skatāmies, kas tur atpakaļ, tinām, kas notiek, bet viss tā kā Rīga arī ir maziņa, un, protams, un tajā, tas ir mūsu rajons, kurā arī mūsu meita dzīvo, un iet uz to pašu baronu laukumu, viņi mums jau atliek tikai parādīt to video, zina šito, un zina to, tas no manas skolas, tas no tās skolas, tas no šitā mēs ātri zvanījām skolotājiem, dabūjām vecāku telefonu numuru, zvanījām vecākiem. Teicām to, ka mēs negribam viņam sagādāt problēmas. Skaidrs, ka bērniem gadās visādi, lai viņi var tikt galā to savā mājā. Kā mēs izsauksim policiju, tā viņiem būs viss tur, būs viss sačakarēts. Un principā vecāki tika galā paši saviem bērniem, atgriez mums naudu un viss bija kārtībā. Bet, mēs sapratām, ka nevar tā īsti, nevar tā apvienot to Rīgu un Alūksni, nevar apvienot un visu atstāt, tā nevar. Tāpat kā nevar Alūksni atstāt, mums atliek izbraukt, nezinu, es tev startu, jau pēc 20 kilometriem jau zvana, kaut kas jau ir noticis un viss jau ir slikti. Zin kā, tādas maziņi biznesiņi, viņi ir tādi, kur ir tā kā ar maziem bebīšiem pašiem jāstāv blakus un jākontrolē, to nevar tā palaist. Tad vienkārši šādas problēmas. Tālūk, tā kā... Jautāsiet, sākas jautājumi. Man ir 43 gadi. Vai jums izdodas ar vīru arī atpūsties ārpus darbu? Jūs vēl jauni arī patīk strādāt.
Protams, mēs arī daudz atpušam, bet, mēs tagad aizbraucam stīkli, mēs visu nedēļu atpušam, mēs ejam visādām kafejnīcām, mēs kaut tā kā atpušam. Tas kā mums darbs arī tā kā atpušam. Tā kā darbs, bet arī kā atpušam vienlaicīgi. Atpūšaties, vai kas tu labāk teātris vai balets? Neviens, ne otrs. Man mīļākā izklaide ir dejošana. Bet vispār man ļoti patīk, ka es parasti apmeklēju visas jaunās izstādes. Man patīk māksla. Man patīk tās tukšās galerijas telpas, kā ir tāds gleznas, un tas ir tukšs un balts, un tā slīda cauri. Nav ne krāsni, ne galva, ne ēdienu. Salds vai sāļš? Vispār kādreiz biju beigās saldādāja, tāda rīktīgi kūkādāja, bet tagad tā īsti nē. Bet es pat esmu sapratis, ka man garšo bezgaršīgs. Kaut kas tāds, kas ir tā kā vārītas bērzlapes, piemēram, ar sāli drusi. Man ļoti garšo. Man patīk, laikam, pats svarīgākais ir nevis garša, bet konsistence. Man patīk, ka tāds drusīgi tāds šķirds, kaut kas. Vēl man patīk ēdieni, kur ir tādi, kaut kas tā kā jocīgs. Man patīk, ka man ir pārsteigums ēdienā, kas nav bieži pēdējā laikā, tas ļoti reti sanāk, un zīves. Kurš mīļākais ēdienas, es tev jautātu, ja? Vai tas bērslapes ar stāvu? Es nezinu. Un kafija vai tēja? Kafija? Vispār tēja. Bet vairāk es dzeru kafiju, kas var man garšo tēja arī tieši dēļ tā, ka viņa ir tā tikai bezgaršīga. Es nezinu. Jā, ka viņa ir tāda. Vai varbūt tāpēc, ka tad ir sarežģītāks uzdevums, jo tā garša ir tik maz, ka tev ir vairāk jāpiedomā? Es nezinu, jāpadomā, kas ir tas aspekts, kāpēc tieši tā. Amas mājā dārza droši ir, ja? Kas dārzā? Nav, un tas ir tas, kas bija rakstīts tur par to avokādo. Man vispār nekas dārzā neaug. Man ir tikai nezāles. Man pilnīgi nekas neaug. Kas tev uzdzen skudriņas? Ja nesen kaut kad bija. Kas tev? Kādas ir, romantiskas filmas visādas. Man ļoti romantiski, man šausmīgi patīk romantiskas filmas ar raudāt visu laiku. Man ļoti patīk. Tāds tur mīlas stāsts kaut kādu. Sentimentāls. Tāda man patīk. Mīļākā krāsa mēs noskaidrojam. Jā, un sarkans gaiša zils. Vai kas tas ir gaļēdājs vai vegāns? Nē, vegāns noteikti neesmu. Gaļēdājs arī īsti, ka nē. Man tas zīves garšo, jūras valds un zīves. Es vairāk tā kā, es vispār nejūtos tā īsti kā latvieta, pēc savas ne garša, gan siltuma termoregulācijas, gan visa pārējā. Es jūtos ļoti, nezinu, iepriekšējā dzīvē varbūt es šeit nedzīvoju, es tāds tā kā fantazēt, jā. Man ļoti patīk karstums, man ļoti patīk mitras garas gaiss, 32 grādi man ir pilnīgi ok, man ļoti patīk, man patīk vienkārši gulēt saulē un cepināties, man garšo zīvis, svaigi augļi, dārzeņi, tāds diezgan dienvidniecisks tas. Tev ir kaut kā baigi? Jā, man vispār tāds tā kā, es domāju, ka daudziem latvietis, man ir ļoti bail no naudas. Man ir ļoti bail no naudas, man ļoti ir bail paprasīt atalgojumu par savu darbu. Tas man ir tāds diezgan liels tāds izaicinājums. Man bail, ka viņas nebūs, ja noteikti arī visi tie pēc padomu gadi, kad nekā nav, tas arī noteikti ir atstājis kaut kādu traumu.
Jo es domāju, noteikti mūsdienu bērniem tādas traumas nav, jo viņiem ir viss un cik viņi grib, bet es kaut kā atceros visus tos pārmaiņu laikus, kad nekā nav, veikala nekā nav, kaut kādi taloni, nekā nav, ēst nav nekā. Nu tā kā, liekas, kāds varētu būt drēbju, nav apavu, nav. Vispār, kas vispār bija? Es nezinu, nekā nebija. Nu tā kā tas man tāds, vispār tas man ir atstājis kaut kā darīt tādu nospiedumu. Jā, man vēl no naudas. Un es to tā kā, apzinos, ka man tā ir, jo es jūtu, ka man tas ir tāds emocionāls moments. Ko tu nekad nedarītu? Man ienāca prātā, ka tas noteikti nestādītu dārzu, man nebūtu mailopi, bet es nevaru zināt. Iespējams, pēc kaut kādiem 5 gadiem man būs kaut kādas kazas vai aitas vai vistas, es nezinu. Jā, tā kā to arī tā nevar. Tas ir tas, kas līdz kameram iespējams jāizaug un agri vai vēlu visām sievietēm gribās to dārzu un gribās tos mājputnus un oliņas un vēl kaut ko, tā kā iespējams man vēl nav laiks. Un par ko savā dzīvē jūti vislielāko pateicību? Par ko? Pateicību, vispār tas ir tas, ko es praktizēju pēdējā laikā diezgan bieži. Jo es jūtu pateicību pilnībā par visu. Es nezinu, par to, ka es esmu, par to, kas man ir apkārt, par to, kādas man ir dotas iespējas, par to, ka man viss ir labi, kaut gan bieži vien, protams, kā visiem gribās raudāt, ka liekas, ka viss ir pilnīgi slikti. Un, bet, tie ir tie emocionālie, tās šūpaus, kuras ir visiem, ka liekas, ka viss ir ļoti slikti, es nezinu. Bet varbūt arī vēlāk tā viss nav vairāk, pēc tam saprotu, kā ir, tā ir. Es labi sapratu visu tās puses, labi sapratu to, kā ir, tā ir labi, un tā ir jābūt, kur tu esi, tā ir, un tā ir jābūt, un tā ir, tur, viss noteikti kā tam jābūt, bet cilvēki ir nepacietīgi, un es arī esmu ļoti nepacietīgi, man patīk ļoti ātri rezultāti, un tāpēc bieži vien es tā kā arī aizplūst asarās, man liekas, kāpēc man nav tā? Protams, varbūt nezinu, pēc mēneša man tas būs, bet man patīk parodēt, ka man kaut kā nav. Bet tajā pašā laikā, ja es mēģinu praktizēt tās pateicības, un pateikties par to, ka viss ir forši, un ir kājas, rokas un galva, un mani talanti, kas ir mans darbs, un es varu vienmēr, jebkurā vietā izdomāt kaut ko no nekā. Tas ir mans pats galvenais talants. Kad es varu no nekā kaut ko uztaisīt, jebkur, nezinu, man varētu atstāt to krēslu vienu pašu izpēs, noteikti kaut kas. Tā kā, kad ar kaut kāda fantāzija un tas radošums vēl to darīt. Vai tās savas domas tālāk piepildās? Jā. Paldies par sarunu. Paldies jums par klausīšanos. Paldies. Man ļoti patīk ziedi, ja man mājās viņi nav. Paldies. Jā, bet jums jau tā grāmata. Es varētu paņemt no Figaro.